šodien esam ciemos pie Ervīna. Viņš ir atradis savu koku. Bērzu. Viņš tecina sulas. Ja mēs katrs domājam, ka mēs par bērsulām zinām visu, tomēr izrādās, ka ir vēl pāris lietas, par kuras nav zināmas, un tās mēs šodien uzzināsim. Kāpēc cilvēki apgalvo, ka bērs ir tavs koks? No kurienes tāda iedomība? Droši vien tādēļ, ka jau vairākus gadus mēs tecinām sulu ne tikai priekš sevis, bet jau lielākos apjomos un arī pārdodam. Kādi ir jūsu apjomi? Pagājušajā gadā mēs saticinājām aptuveni 2000 pudeles. Ļoti maz. Ļoti maz. Un sapratām, ka pusgada laikā viss tā kā tika pārdotas, jo cilvēkiem garšoja. Šogad mums ir 6000 plāns. Mēs esam tomēr sociāli dzīvnieki. Mēs skatāmies viens uz otru. Nebaidieties, ka, piemēram, ja jūs esat izdomājuši 6000 litru no šeit dabūt gatavu, blakus lielsaimnieks nākošais gadu varētu gribēt pār 1000 viņā spērt. Sanāk dzīvot visu laiku bailēs, ja kaut ko dara. Mēs darām tāpēc, ka mums tas patīk un izdodās, vai kādam vēl tas izdodās un patīk uz priekšu. Ir daudz darba? Jā. Latviešiem ir pamats būt tādiem nedaudz iedomīgiem, jo mēs jau pa bērzu zinām visu. Bērzu sulas ir dzēruši mūsu vecvectēvi, mūsu tēvi un arī mēs, bet tomēr ir pāris lietas, kuras dar iemācīties. Un pirms mēs sākam mācīties, ir jāsaprot, kad tās bērzu sulas tek. Šeit Vidzemē, mēs esam Raunas pusē, cilvēki ir šokā. Nekad nav bijis tā, ka kļavas beidz tecēt, bet bērzi vēl nav sākuši. Kļavas tek jau pusmartu, un tagad izskatās, ka tām kļavām pavasaris ir iesvēlis un sulas vairs netek. Bet bērziem tikai sāk. Kā tas sanāk? Tas sanāk tā, ka bērzu saknes iestiepjas zemē, un tanī brīdī, kad tā zeme ir jau pilna ar ūdeni, bērs sāk pumpēt. Kur saka tavu nāsi, kur jāsāk kurpti? Pirmajā mēs varētu šinī tā ielikt. Tā jau pilna. Vispirms... Šis nav ilgākais caurums tavā mūžā? Šis ir tāds bērzam saudzīgāks veids, kā dabūt sulu. Jo tiek ieurpts ar mazo urbi. Nu, tagad gaidam. Kaut kas tur ir, es redzu. Nē, es neko neesmu. Tu? Kā nāk! Šitie tie aprīļa pilieni. Tas ir baigais svētbrīdis. Ja ir šāds laiks, kad ir augsts, tad sulas tek, teiksim tā, rāmi, ilgstoši. Ja uznāk strauji pavasars, tad, protams, kad arī sulas kaut ko cirkulē daudz straujāk. Kāds ir šis gads? Kā jums šķiet? Nu, pagaidām. Vājprātīgs. Tik vēlu sulas nekad nav tecējuši. Mums tētis katru gadu pieraksta, kad sāk tecēt. Pagājušo gadu jau bija vēls pavasars un bērns sāk tecēt 1. aprīlī. Un tad arī bija tā, kad pa dienu tecēja, pa nakti aizsāva. Nu, bet šogad ir vispār ārprāts. Lai kvalitīvi saprastu, cik daudz iztek pa mazo caurumu, cik pa lielo, mēs tūlīt veiksim eksperimentu. Minūte laika. Dācis skaitīs? Aiziet! 1. Kad jūs varat to savu pagrabu vaļā, kurā mēnesī? Mūsu, jā, sulas ir gatavs ap jāņem. Tas, ko mēs bieži saskaramies, kad daudziem tās tradicionālās bērzu sulas negaršo. Nu, pagaršo, tā šķobas ejot. 11. Jā, palielās, ja, tad lielākā daļa, kuras mums tomēr ir izdevies piespiest padzerties, tad viņi nāk pakaļ 2. pudelē un 3. 20. Stop! Tagad ieurvim lielo. Šī ir mana bērnība. Tā kā, ja ir bērns sulu urpšana, tad ir tā, kad es atceros to skaņu. Tagad var dot tas kaut. Un tās skaņas lielās. Šis, protams, ir veselīgs un sportisks paņēmiens, bet, ja ieurbi 40 bērzos, kā mūsu gadījumā, tad tomēr labāk izmantot tehnoloģijas. Nu, nevajadzētu ar dziļumu aizrauties noteikti, bet vajag atstāt nelielu kameru, kur tām sulām uzkāpt. Mēs atceramies bērnībā, mēs katru gadu visi taisījām bērnu sulas pie vecās māmas, un tad bija tradicionāli rozīni.
ar upeņu zaru. Citreiz pielika maizi klāt. Es mums kaut kā viņa sarūkst, un tad viņai tāda specifiska, teiksim, smaržanas maka, ja? Kas mums ne īpaši patika, un arī tēti un mammai. Un tad tēti un mamma patiesībā bija tie, kas domāja, kā no tā rūguma atbrīvoties, jā. Sākam atkal atskaitīšanu, ja? Ar vecmodīgu. Noliekam pa nulēm. 3, 2, 1, aiziet! Mēs pagājušajā gadā kaut kādus 50 veidus izmēģinājām. Un lielākā daļa nebija dzerami, bet mēs nonācām pie vienas šķirnes, ko mēs šogad arī mēģināsim. Tas laikam nekas jaunatklājums nebūs, bet krustnagliņas kopā ar karkadē. Kurš bija tas viss trakākais, tas savienojums, kaut kāda garša, tas, kas likās, kā to vispār varēja izdot? Čilī maucāt klāt? Man patīk, pārējā nē. Viņš pēc tam ļoti interesanti tas, ka tu dzer nejūti, bet tad, kad tu ieelpo iekšā, tev uzreiz nāk šķaus un tu jūti to asu. 91. Viss minūte beigusies. 91. Nu, daudz vārdu sakot. Nu, izstāstiet man tā, pēc kā tas iepriņums man ir bērzu sulu toverīts, un es gribu dabūt to ieraudzēto bērzu sulu jūnijā. Kas man ir jādara? Sākās firmas noslēpums. Daļu, lūdzu, daļu. Aizberga redzamo daļu iezīmējiet. Nu tā tad vispirms izticinām sulas no bērziem, ieliekam kaut kādā toverī, vai tas ir maltrauks vai plasmas. Un tad, kad viņi ir pavisam nedaudz ieskābusi, bet tiešām ieskābusi, tad viņi būtu jāliek tajās pudelēs ar cukuru un garšām. Šampāniešu pudelēs, jo cits var saplēst. Tās ir gandrīz svaigas, ja. Kā ar to cukuru? Cik tur daudz vajag? Vai cik maz vajag? Drusciņ. Šķipsniņās vai karotēs? Var gan. Iekod mēlē. Bet ir tas rūgums. Latviešu fantiņa. Priekā. Izņemot Dienvidparku filmiņu, kas tev nāk pirmais prātā, domājot par Kanādu? Draudzīgākais karoks un tas, ka viņam ir tas ļaus sīrups. Ļaus sīrups, vai ne? Jā, man arī uzreiz tā kā pankūks un ļaus sīrups. Vajag meklēt alternatīvas, vai ne? Latviešiem alternatīvas. Latviešiem? Kāds varētu būt? Zini, uz ko es vedīju? Es apmēram saprotu. Jā, uz bērus sīrupu. Mēs braucam tieši pie puiša, kas taisa, kas vāra. Viņš varētu būt kaut kādā veidā līdzīgs bērns darbai? Tas sīrups vai tas puika? Paskatīšanas. Es vienmēr esmu apbrīnojis to, ko pats var izdarīt ar rokām. Man draugs ar vīnu taisīties, viņš joprojām netic, ka no bērnu sulas var uztaisīt vīnu. Es esmu taisījis no tādas pustvaicētas arī vīnus, nosauc viņu par karameļu vīnu, jo viņam bija izteikti karameļu garš. Ļoti labs sanāca. Kā tu tā kā sāki no zila gaisa paķērt? Jā. Tā doma? Jā. Tiešām? Tiešām. Nebija tā, ka, piemēram, par sīrupu runājot, tu aizbrauc uz Kanādu, sapratu, ka būs sīrups? Nē. Vienkārši, te, kad tu savāc sulu un tu nezini, ko darīt. Daudz cilvēku tā arī tagad dara. Izmisuma sula? Nē, neizmisuma. Vienkārši tu meklē izēju. Nu, ne izēju, bet risināju. Un Flāters teica, ka nekas nesanāks, ja piedalījās. Flāters parasti saka, ka nekad nesanāks. Man arī. Kas tur notiek? Būtu mēs Kanādā, mēs viņu klasiski saukt par sugar house vai tā kā cukura namiņš. Jo kas tur notiek? Tur notiek tā, ka mēs bērnu sulu pārtaisam par sīrupu. Tā nav sauna. Ilgi tvaicējam, tāpēc nāk lieli tvaiki. Un no vienkārši bērnu sulas mēs radām kaut ko saldu, foršu.
Tu pannu jūs pats samēstrē? Pannu ir samēstrot pēc klasiskām Kanādas skicēm. Jo ir tā, ka panna ir speciāla uzbūve, kas ļauj augstai sulai plūst uz priekšu, kur viņa sakars, un līdz ar to priekšā var vārīties, un aizmugurē ir tikko ieliet svaigu. Tad nav tā, ka viens daudzums sulas tiek ieliets, viņš izvārās? Jā, jo savādāk es tur izvārīšu, un man beigās varbūt būs kāds 1,5–2 litri, bet būs izsmerējies pa pannas dibanu, respektīvi būs netīra panna vienkārši. Līdz ar to man katru dienu jālai klāt, un sirds jāpēc pēc 4 dienām, es domāju. Jā, visu nakti, visu laiku. Jā, visu laiku jāmet klāt, jānāk klāt. Tas krāsas viņš izstāst pēc iesala. Vai pateikt tā, ka tā garša, kas ir sulās, un tā garša, kas ir iztveicēta no sulām? Savādāk. Daudz, protams, kāpēc no baltas sulas ir brūns sirups. Tieši tā, karamelizējās. Rupi sakot, cukuri sadeg, un tāpēc arī veidojās tāda dabīgo cukuru garša. Viņam arī drusku tāda ieslēma garša. Bet pēcgarša viņam ir gara. Jā, ir daudz tāds interesantāks nekā es biju. Es domāju, kā mēģināju iztēloties, kāds garšo. Man likās, tas būs tomēr tāds kaut kas vienkārši cukuraināks. Kanādas kļavas sirups ir tādā ziņā daudz neinteresantāks, jo viņš tiešām ir vienkārši saldens, lipīgs, jo pati kļava sula, Kanādas cukuru kļava sula, ir vienkārši salds ūdens. Bet es mājās pati katliņā varētu? Protams, to arī palāki pirms tam ir darījuši. Tagad es nosacītu viņam atvieglojas darbu. Cik litrus tev prasās uztaisīt sezonā? Prasās uztaisīt aptuveni 40–50 litrus gala produktu. Daudz. Jo ir, piemēram, viens dānis atrakstījis, viņam ir alus darītavu, un viņš taisa speciālo bērzu alu. Un viena no sastāvdaļām šajā bērzu alu ir šis te sīrups. Jā, lai būtu cukurs. Jā, un viņam interesē, piemēram, 47 litru uz visu gadu. Es esmu vienīgais Ziemeļa Eiropā, kas vispār tādu gatavo. Tuvāk, ja tāda ir tā pašā Kanādā. Cik tur sulas ir tā jāizgūpina gaisā, lai sanāk? No 100 litriem varbūt beigās sanāks 1 litrs. Bet tu esi dzirdējis vēl, kad iegūst sulas no liepām, no augšņiem? Es esmu pats urbis liepām, man nekas neticēja. Alksnī es esmu dzirdējis, bet neesmu urbis. Bet man patīk bērns, es palieku uzticīgs un baltam bērns. Jā, man ir tetovējums. Kas notiek tālāk? Viņi taču nemet to sirupu klāt kafijai un... Kur viņi liek tālāk? Augstam, karstam, saldam, sāļam, gatavam, negatavam, gaļai, negaļai. Principā jebkam, izņemot varbūt gāzt uz pankūkām, kā tradicionāli dara ar Kanādas kļavsulas sirupu. Kāpēc ne? Viņš ir, tā garša ir pārāk intensīva un visticamāk būs arī baigi dārgās pankūkas. Tā gribās tās pankūks. Buliņu mēle. Pionieri mēs esam visi, jo mēs zinām, kas ir bērnu sula. Es esmu pionieris tādā ziņā, ka es esmu vienkārši padarījis šo sezonu nosacīt garāk, jo bērnu sulas produkts var dabūt caur gadu, vai tas ir limonādē, sirpā, vīnā. Es esmu bijis to savādāk uztaisījis vienkārši. Mēs atceramies to, ko darījuši mūsu senči jau sen. Modernā pasaulē, Zviedrijā, neviens vairs to nedara. Viņi arī sen jau tas nedara. Mēs esam joprojām tuvāk dabai, lai cik to cilvēki teikt, ka mēs tādi neesam. Mēs esam krietni tuvāk kā jebkura cita valsts. Mēs esam viena no zaļākajiem, jā, mežā arī. Pārāk bieži vienkārši lietas pieņemam tik pašsaprotam, ka mēs viņas pat nenovērtējam. Un tā, ka man viņas pazūd vai mainās, tad mēs pie viņām pieķeramies klāt. Un kā tev šķiet, cik daudz vēl ir tādu lietu Latvijā? Tādu neatklāto tādu, ja? Es domāju, ka katram latvietim sanāk. Ir kur rakt. Es domāju, Katram latvietim sanāk? uzņēmīgākajiem. Mīksta. Nav pārāk mīksta. Viņa ir salda. Garšo drusku pēc rupmājas, tāpat kā tā marināda, ne? Viņš tiešām nedaudz pēc rupmēs vēl. Tas ir atkal Latvijas jauna atklāšanas pasākums. Trifels un bērsulas ir paņemts. Es nezinu, ko vēl var paņemt. Gurķi iedos man lūdzu? Jā, var arī gurķi paņemt.